Un nu ir pienācis laiks atkal sarunai ar Gunti Lūsi no Latvijas Energojas. Sveicināts, Gunti! Jā, sveiki. Kā vienmēr prieks tevi redzēt, reiz mēnesī arī šajā nav nekas tā baigi pamainījies mūsu lielajā tematā par Irānu. Varbūt dažos vārdos, kā tirgi mēnešu laikā ir kustējušies, es saprotu, ka tie paziņojumi ir bijuši dažādi, un līdz ar to arī cenas ir norieģējušas, bet vidēji es tā saprotu, ka mēs joprojām runājam par 100 dolāriem par bareli. Jā, vidēju rādītāju īstenībā tu nosauc ļoti pareizu. Ja skatāmies uz Brent indeksu, kas ir relevants Eiropai, tad tam tik tiešām šī brīža nu jau 6 kara apstākļu nedēļās ir bijusi tas amplitūda no 90 līdz 110. Tie ir tie šobrīd eskalēta stāvokļa naftas cena Eiropai. Un Mm. savā ziņā tāds interesants pielikuma fakts ir WTI, jeb Western Texas Intermediate indeksam, kas ir relevants pašai Amerikai, jo tas ir arī saistīts ar iekšzemes naftas cenu. Šim indeksam savukārt bija nosacīta nejūtība pret notiekošo tuvajos austrumos līdz aptuveni pirms nedēļas, divām arī šis indeks saņēma cenu kāpumu, un nu jau abi gan WTI, gan Brent indeksi kustās diezgan līdzīgos līmeņos. Mhm. Es skatos, ka degvielas cenu atšķirības Eiropā ir pat diezgan jūtams. Te īpaši sociālo tīklu lietotāji ir bijuši ļoti naski norādīt, kādas ir degvielas cenas tā pašā Ungārijā, Maltā, Kiprā, tur Grieķijā, un tad, protams, tiek Latvijas cenas nolikts blakus un saka atkal, kā tad mēs te tik dārgi, mums tā Irāna tik tālu, bet redz, kā mēs esam trāpījušies ar augstākām cenām. Kāds skaidrojums var būt šeit? Nu tā, Uh, nu, gribu atgādināt vienu mazāk patīkamu fonu, ka ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir pilnībā atteikušās no naftas produktu iegādes no Krievijas puses, un tā skaitā naftas un mazuta piegādēm caur cauruļvadiem no Krievijas. Un tas arī savā ziņā varam apsveikt Ungāriju ar tikko notikušo pavērsienu caur vēlēšanām ar vairāk kā 2/3 pārsvaru opozīcija, ja praktiski konstruktīvs Rietuma Eiropas spēks uzņems apgriezienus un varēs, es teiktu, šo te autoritīvo režīmu kārtot atpakaļ uz normālu valsti. Jo tas, kas notika manās acīs, ir diezgan sašutuma raisoši, gan preses brīvība, ja mēs skatāmies uz tavu sarunu ar mani, gan dažādās kultūras ierobežojumi, un kur nu vēl ekonomiskie un korupcijas procesi, kas tajā valstī jau bija pavīdējuši, un Eiropas Savienība pat jau sāka apturēt dažādos līdzfinansējumus un dalību valstu maksājumus ar Ungāriju. jā. Es skatos, ka Bet arī, tas bija tikai par to, ka patiesībā tas ir viens no tādiem lieliem stūrakmeņiem arī šeit, tajam veiksmes stāstam, tad kā jaunā Ungārijas politika vērsīsies, nevērsīsies vai konstruēs attiecības ar šīm te naftas piegādēm, gāzes piegādēm no Krievijas puses. es tā lasīju, ka jaunais Ungārijas, droši vien, ka premjers minēja to faktu, ka nemaz tik vienkārši nebūs nokāpt no tās naftas Krievijas un tur turpināšoties sarunas, bet tas nesot tāds viegls un vienkāršs process. Tā kā es pieļauju, ka tas nav tā vienkārši ņemt aizgriezt kaut kādu krānu un tā, tad tur ir līguma attiecības un viss ir sarežģītāk. Protams, tur ir visdrīzāk šāda apjoma un iespaidīgām piegādēm ir absolūti loģiski būtu gaidīt, ka tur ir ilgtermiņa kontrakti un tiem ir gan juridisks spēks, gan ievērošana noteikumi, gan arī kā tos var vispār pārtraukt. Varbūt kaut kur mūsu sarunas sākuma laikos es reiz pieminēju, ka dabas gāze no pasaules tirgus vai dabas gāze no Krievijas. Šeit būtu tas pats, ja mēs skatāmies kaut kur uz degvielas uzpildes stacijas paneļa Eiro 50 un tad citur centrāla Eiropā vai Baltijā mēs sakām, ka 2,05, par to pašu 95. markas benzīnu, piemēram.
ka ir par 55 centiem dārgāk. Nu, tad izvēle sabiedrības ziņā - lodes pret 55 centiem. Jā, tieši tā. Vai gribam apmaksāt agresora lodes ar Jā, atlaidīti degvielai? jā. Labi noformulējis, starp citu šo. Es ķeršos klāt mūsu šodienas galvenajam tematam, kas ir zaļās enerģijas, nu tādu varbūt uzplaukums vai cikla sākums, ņemot vērā to, ka tā cīņa lielā mērā notiek par fosīlajiem resursiem, un viens ir runāt un mēģināt stāstīt par to, ka šie resursi izsīkst vai kaut ko tam līdzīgi, zinot, ka joprojām tās piegādes ir un būs. Bet kaut kas cits ir runāt par to ģeopolitiskā kontekstā, kur šie resursi vienkārši tiek iekapsulēti. Viņi kaut kur, nu, uz viņiem nevar tā ļoti paļauties, vai viņi būs vai nebūs, nu, ņemot vērā šos te nemierīgos apstākļus. Kā tu redzi, vai šis konflikts var būt tāds katalizators tai zaļai enerģijai Eiropai, vispār tai neatkarībai kopumā, un arī, teiksim, mainīt mūsu to attieksmi pret vietējo elektroenerģijas ražošanu un arī jaudu rezervēm? Es patiesībā cerētu, ka jā. Cerētu, ka tas ir tāds klikšķītis, tāda apzinātība vai nu, tāda domas izkristalizēšanās, ka arī pat, ja ne tevis pieminētais vai šobrīd notiekošais, ka 20% piegādes ierobežoti un tam līdzīgi, bet arī pie dažādām citām, nu tā kā lielo valstu, G7 grupas valstu vai arī iekšpus Eiropas Savienības vai Eiropas Savienība ar ASV, arī kaut kad nākotnē ar Krieviju un Ķīnu, kādas tās attiecības ir. Tas fosilais resurss ir vienmēr bijis, nu, kā minimums, kā ekonomiska svira, kā ietekmes instruments. Pat, ja ne dēļ kara darbības nu, šī te apjoma pārāvums un tādēļ cenu eskalācija, bet arī pat savstarpējos, nu, tādos lielos biznesa darījumos, tas ir īpaši, nu, tā kā starpvalstu attiecībās par nodokļu politikām, par importa eksporta attiecībām. Šis vienmēr pavīd, kā kurš piegādā degvielu galu galā. Un jā, nu, tu jau zini no manas šī te priekšstata, ka nevajag arī nu, visus savus riskus vienā vietā, bet vajag tomēr diversifikāciju. Jā, tas viens aspekts ir tajā, ka Baltijai tāpat jau naftas produkti un dabasgāze būs vajadzīgi. Tikai būtu veselīgi samazināt šo īpatsvaru, lai pat, ja ir šī resursa pārāvums, valsts patiesībā vai reģions kā Baltija var turpināt funkcionēt. Un pirkt viņu no draudzīgiem avotiem. Jā, jo viņš ir zemākā īpatsvarā, tad pat cenu kāpums tev kopējā grozā tik ļoti neienes šīs te izmaksas tik lielā apmērā kā eirosumma. Nu jā, un te jau tas pirmais solīts, ja mikrosolīts, es teiktu, ka ir tajā, ka kaut vai elektroauto atbalsta sistēmas turpinājums. Jā, bāzes pamatlīmenis, bet jau pielēmts, jau varam turpināt. Teiksim, tie, kuri līdz šim tuvu vidusmēra pelnītājiem Latvijā, jau var sākt skatīties, kas notiek ar manu nomaināmo fosilo auto, jā, elektroauto un jā, ar atbalstu. Un jā, ar to domāšanu arī nedaudz tāds modernāks īstenībā cilvēks kļūst, kopš ir ieviests arī koplietošanas auto, ka ikdienas vajadzībai vajag kaut ko pietiekami, nu tā kā mobīlu, jā, vēl joprojām daudziem noder tas, ka tas ir privāts auto, bet viņam nav tās prasības tā kā vienmēr būt kravas tipa, mikroautobusu tipu, kas priekš elektroauto tomēr ir tā kā tāda papildus piemaksas, ja prēmijum. Jo neliels elektroauto savukārt ļoti salīdzināms šobrīd arī ar tādu vidusmēra klases benzīnu, piemēram, auto pirkumu. Nu, tu iegāji jau tagad tādā vienā detaļā, bet es gribu tev vēl pavilkt ārā uz to lielo bildi. Paņemsim tagad, kas būtu tas cilvēks vai, es nezinu, ļaužu grupa, kurai šobrīd būtu jāceļ roku un jāsaka industrijai,
Šobrīd ir labas iespējas, attīstam šos te, jo redzi, visi ir nopijušies no saules paneļiem. Saules paneļi iedzina ļoti daudz uzņēmējus finansiālos mīnusos. Un tagad, nu, kā tu vari pārliecināt par to, ka tu, nu, nē, tomēr tai zaļai enerģijai ir nākotne, investējam droši, nebaidamies no tā, jo redzi, es nezinu, kam tur jābūt. Tā ir Urzula Fonderlejena, kas tagad iet pie ražotājiem un ar viņiem runā un mēģina pārliecināt, vai tas ir, es nezinu, tādas kompānijas kā Latvenergo, kuras sanāk kopā Eiropā un saka, daram. Vai, kur tu redzi, kur var izkustināt šo akmeni? Jā, tas elektroautorāta stāsts bija par tādu par lēmumu pieņemšanu, jā. Bet vispār no šīs varu atvasināt to principu, ko es piedāvāju, ka ir jāsalīdzina, ka ja, piemēram, šobrīd šī te fosilā resursa cena ir sadārdzinājusies vismaz par trešdaļu vai ceturdaļu līdz pret iepriekšējo līmeni, tad ir jāpaņem savu 1 gada vai 2 gada ekspozīcija pret šo resursu, pērkot dārgāk, cik tad ir tā starpība starp iepriekš pastāvējušo bāzes scenāriju un šobrīd eskalēto cenu, jāparēķina nauda, cik ir papildus būs jāpiemaksā, man kā personai vai arī uzņēmumiem būtu jāsarēķina, cik viņiem turpmāk prasīs tā kā gan autoparkā papildus izmaksas, gan ietekme caur inflāciju algās, gan arī, piemēram, daudz kur apkalpojošam un servisam interesēs arī, kā transporta sfēra eskalēs savās izmaksās, jo, piemēram, avio šobrīd biļetēs jau ir vērojams, tā kā kāds ir cenu kāpums gan dēļ degvielas, gan arī dēļ maršruta pārāvumiem. Lūk. Vērtēt šo papildus piemaksu, jā, protams, tie būs prognozēti, tā būs aplēse. Neviens skaidri tā kā precīzi nepateiks tieši tik centu. Un tad salīdzināt, vai šo summu ir vērts tā kā iztērēt par fosīlo, vai ar viņu izdarīt, tā kā tērēt mazāk fosīlo, bet šo summu paturēt prātā, ka tas būtu tas jēdzīgais apmērs eiro summā, ko veltīt kādā citā enerģijas veidā vai tehnoloģijā. Man savā ziņā patika arī tavs piekomentējums par saules paneli, ja, ka daudzi tā kā uzstādīja saules paneli, jo tas būs tas acu mirklīgās, tāds kā peļņas vai atmaksāšanās objekts. Bet, piemēram, Latvenergo saules parki un paneļi un klientiem arī iekšpus, tā kā klientu uzskaits esošā mikroģenerācija no saules paneļiem, vēl joprojām nav nekāda problēma. Un galvenais princips, kādēļ Latvenergo kā biznesa šo var pateikt par saules paneļiem savā portfelī, ir, ka to izstrādes prognozes tika savietotas ar patēriņa prognozēm, mūsu pašu mazumtirdzniecībā elektrumu. Un tieši šis tā kā sasvērtais lēmums. Nevis vienkārši skatīties, ka momentānā cena ir tik dārga, tāpēc es tagad visu savu resursu veltīšu saules paneļu izbūvē, un tad tirgus nokustās kārtējo reizi kaut kādu dažādu faktoru dēļ, meteoroloģija, citu dalībnieku izbūves pārvades jaudas, kas tik viņu neietekmē. Un man pēkšņi biznesa keisam vairs nav tā kā galu, kas viņu apmaksā. Bet Latvenergo ar šo tādu ilgtermiņā perspektīvu savus saules paneļu jaudu vienmēr salāgoja, cik kopsumā portfelī vajadzēs un cik tajā būs gan hidroenerģija, gan arī jaunizbūvējamais vējš. Jā, tad protams, tie ir tikai tādi uzņēmēji, kas liek tikai visas tās olas vienā grozā. Loģiski jums ir tā privileģija ar to, ka jūs noklājat lielu platību, plus jūs varat diversificēt, jo jums ir izvēles iespējas, vai ne? Tā kā, kur investēt un kuros virzienos iet. Jā, bet te arī tas nākamais, un tā kā pēkšņi neanihilēt iespējams visu savu autoparku, kurš ir uz fosilās degvielas un steidzamības kārtā. Jau šobrīd mazliet ar prēmijas tā vērtētu, ietu elektroauto un sapirkt uzreiz tūlītēji aizvietot visu. Tomēr meklēt šo sabalansētību, mans pirmais būtu, cik liela naudas summa pašlaik tiks notērēta, jeb nodedzināta fosīlam resursam tikai dēļ cenas. Un, ja ir sapratne, ka pat ar šādu papildus izmaksu mans biznes vai es kā privāta persona turpinu dzīvot,
jeb nebeidzu savu darbību, bet es turpināšu viņu maksāt. Tad pieņemt par šo izmaksu summu jau šobrīd lēmumu un investēt viņu elektriskā, piemēram, tehnoloģijā, nu, kas būtu uzaicinājums virzīties tavas domas jau virzienā, ka vai tas varētu paveicināt atjaunīgo un elektrotehnoloģiju ieviešanu fosilās aizvietošanai. Es gribu pārbaudīt vienu hipotēzi, ko man izteica, arī savā ziņā eksperts šajā tirgu, bet es gribu arī tavas domas dzirdēt, proti, ka ar fosiliem resursiem patiesībā Eiropai noteikti nav tādu lielu problēmu izteikt, jo esot vēl neatklātie lauki, zināmie, bet neapstrādātie lauki, tur, teiksim, pie Rumānijas robežas un vēl, kur ir par dabasgāzi runa un tā. Bet tas esot tik dārgi, un tās investīcijas ir ar tik ilgu laika termiņu un tik lielas, ka, tas ir bez maz kā saka, kodola reaktorus veidot un kaut ko tādu, tad līdz ar to, tam nav ekonomiska pamatojuma. Tu piekrīti tādam arī apgalvojumam, tā ir taisa patiesība? Tieši par tādu Rumānijas faktu neesmu dzirdējis. Zinu, ka Krievijas iebrukuma sākumā papētīju, kādi ir Ukrainā resursi, jo karš tik bieži vien ir cīņa par resursiem. Un toreiz skatījos, ka arī tik tuvu kā Ukrainai ir sava, protams, gāzes iegūtā ir neliela, bet ir savā ziņā Ukrainai ir nelieli resursi pret pasaules mērogu, bet Ukrainai ir lieli dabas resursi pret Eiropas Savienības mērogu. Lūk, tas tāds viens komentārs, ka jā, es spētu akceptēt, ka mums ir arī neapgūtas dzīves. Arī iepriekšējā gada laikā mēs padzirdējām, ka Zviedrijas un Norvēģijas ziemeļos ir atklāti redzemju lauki, kas iepriekš nebija zinām. Vēl 3 līdz 5 gadus atpakaļ par tiem nediskutēja publiski. Pagājušajā gadā skatījās, vai tiem ir iespējams iegūt atļauju, vai valsts var akceptēt šādu darbību, kas tomēr ir ekoloģijai, tādai tīrai ekoloģijai tā kā traucējoša. No otras puses, mazina šo redzami metālu iegūšanu un iespējams arī vēl sliktākos ekoloģiskos veidos, kā tas notiek Indijā, Ķīnā un citās valstīs, no kurām esam pieraduši viņus importēt. Pieejami varētu būt. Redzi, un tu jau pats īstenībā pieminēji atbildi. Gal galā nāk atkal nākamais periods, kāds gads X, kad ir jāvērtē, man iegūt no nākamās naftas atradas ir tagad jau par 25% dārgāk. Un es skatos, līdz šim man tā atomenerģija bija 25% dārgāka nekā. Un tā katru reizi, un tas princips jau ir, viņš tāds diezgan daudz, kur izsolēs tā notiek, piemēram, vairāk solīšanu, un pēdējais solītājs iegūst. Labi, ir arī Nord Pool izsola, kura meklē labāko ekonomisko iegūmu katru dienu elektroenerģijas tirgumu visā Eiropā. Tur jau arī sakārto secīgi visus piegādātājus pēc cenas, sākot ar zemāko un beidzot ar visdārgāko, kurš jebko var ražot no jebkā. Un tāpat arī pieprasījums, par vislētāko visu. Un, ja cena paliek dārgāka, tad pērku arvien mazāk. Un tad ir smuki, tas raksturlīknītis. Tas būs tas pats, ja mēs pienāksim pie, hipotētiski 30. gada vai 41. gada nākotnē, un tur būs mēs esam pasaulē, kur ir izsmēlusi Venecuēlas brīvāk, jeb lētāk pieejamos naftas laukus. Tuvajos austrumos lētāk pieejamos, un tad skatīsies uz nākamo un arī salīdzinās vējš, atoms, saule plus baterijas. Varbūt es te nesen palasīju arī Japāna, kas cenšas ļoti apskatīt šīs te futuristiskās tehnoloģijas. Skatījos, ka jau kādu laiku atpakaļ kopā ar mūsu ziemeļvalstu kaimiņiem ir strādājuši pie patentiem un tehnoloģijām, kas ir osmozes stacija, kas ģenerē elektrību, kad saldūdens plūstot uz jūru vai okeānu,
Nu, Kā es varu? eventuāli šī Jā. te upes plūsma, nu, tā kā ieplūst salsūdenī. Bet, ja pa vidu tur membrānu, tad tas ģenerē elektrību. Un Wow. ir tā, ka Japānai tajos reģionos, kur viņi, tā kā, kur vajadzīgs arī atsāļošana, priekš dzeramā ūdens, jo šis te saldūdens plūsma nav pietiekama. Tur patiesībā tas upes un atsāļotā jau rūpnīca, un viņai vēl noliekot tā kā šādu blakus aparatūru, var kļūt pat rentabla. Protams, mēs nerunājam par 1000 megavatu uzstādīto jaudu, tie ir eksperimentāli, bet jau nu, vairs ne futūristiski Jā, jā. bloki. Un šis ir ļoti labi, ka no tām laboratorijām pārceļās jau uz vidi, jā, un sāk vidē jau to visu testēt. Tad tas jau izskatās pilnīgi citādāk, jau tad ir daudzas industrijas sāk interesēties, zvanīties, un šo starp citu arī var redzēt un novērot Rīgas Tehniskās universitātes arī ar pētniekiem, kuri ar hidro visādām tehnoloģiju tur ražošanām jau ir tikuši tik tālu, ka viņus jau tur spāņu kaut kādu uzņēmēju jau sāk uzrunāt un uzlūkot. Tā kā, man liekas, liela perspektīva šajā visā. Tika arī tā skaitā pie Jā, RTU. protams. Visa cieņa pasaulē arī viņiem, un es zinu, ka savukārt no Latvijas universitātes tur jau ir, manuprāt, bija taču ziņas, ka viņi ir gan dažādajās radaru tehnoloģijās, pasaules līmeņa pētījumos, gan arī Jā. daļiņu pātrinātāji arī piedalījušies, un manuprāt, arī Eiropas kosmosa aģentūrai Kosmosa arī. aģentūrā, jā. Jā, Taisnība tev ir, jā. jā, Nu, ļoti mums labi. ir neskaitām piemēru par šo. Un Jā, gal un galā tā kā tas litijs, ko mēs tā kā ieliekam gan mobilajā, gan bateriju sistēmās vairumtirgu, viņš jau arī ir savs ceļš no laboratorijas viņam bijis. Un šobrīd skatāmies, ka no Ķīnas nāk nu, tādas pirmās vēstis par lielajiem šiem te tā kā cieta stāvokļa baterijām, jeb dažādas tur ar nātrija sāļiem sasaistītas, kurām ir jā. pavisam savādāki uzlādes principi. Mm. Es tev vēl gribu pavaicāt, vai tu redzi, skatoties uz tirgu, vai tu redzi kaut kādas pazīmes tam, ka, piemēram, elektroenerģijas pieprasījumā, tur cenu struktūrā vai, teiksim, investoru uzvedībā, tur ir kaut kādas tādas pazīmes, kas liecina to pātrinātu pāreju uz to zaļo enerģiju, vai nē. Nu, piemēram, kā investori kaut ko lemj vai uzvedās, vai kā, piemēram, nu, tirgus kaut kā reaģē, vai cenas kā veidojās. Nu, labi, mēs vienu izskatījām no pat šo te, to pieprasījumu piedāvājumu krustu, kas ir runa par saprotams fosīlo enerģiju un izēvielu, teiksim, cenām, kas mainās. Jā, tas var būt pietiekams stimuls, bet kas vēl ir tādi stimuli? Es domāju, nu kā mūs jau gan cilvēku, gan biznesu interesē nu, komforts un peļņa. Uzņēmumam tā kā caur peļņu ir komforts un privāta personai caur to, cik daudz viņš savā vajadzību piramīdā var tiekties uz spicīti. Nu, lūk, un ja šajā visā tā kā tas, cik man pietiek, nu, tā kā peļņa reinvestēšanai, audzēt uzņēmumu, vai cik man pietiek komfortēt sevi kā cilvēku ar dažādām, nu, tur, nezinu, kultūras, sabiedriskām, fiziskām aktivitātēm, kas ir pa virsu pamatvajadzībai. Tā kā, lai šī naudiņa būtu gan uzņēmumā, gan privātpersonai, ir divas iespējas, vai nu pelnīt vairāk, vai arī mazināt kaut kā izmaksas, vai arī viņu vismaz ieturēt kaut kā loģisku. Un tāpēc atkal notiks nu, tas salīdzinājums. Tā kā tērēt par fosīlo nākamo gadu vai skatīties, ka bet es tā kā nokurināšu vairāk tā kā 2000 un vēl, un tad varbūt man ir tā summa jānokonvertē tagad. Tā kā cik tad būs tā vērtība, ko es nodedzinu paliekot? Un šie lēmumi, manuprāt, es nešaubītos, ka viņi ir maz reklamēti, bet ka viņi vismaz uz rūtiņu lapas ir katrā uzņēmumā un pie katras personas prātā, nu tādā vienkāršā tur kilometri dienā reiz litri, reiz kaut kas jau iekļuvuši. Jā. Un tas, ja mēs to vēl saliekam kopā ar mūsu jau pieminēto energoefektivitātes tēmu, tad, man liekas, tur
tiem aprēķiniem ir pilnīgi cita līmeņa, vai ne, apgriezieni Un tomēr, nekā. tāds tā kā izsaukuma zīmīte, ka mēģinu paturēt prātā, ka vēlamība ir revolucionāri mainīt procesu, ja tūlītēji nolikt Jā, nost jā, no jā. eskalēta fosilā un būt zaļam un ar elektroauto un kaut kas vēl, jā, visās vajadzībās, bet visi procesi ir, savā ziņā, viņiem ir, tā kā jāizsūcās cauri gan pārvaldes, gan banku, gan privātajam, gan juridiskajam sektoram. Un to es domāju, ka tas ir evolūcijas process, ja pakāpeniski notiek pārējais. Tā kā, ok, pirmā sabiedrības daļa noreaģē, nākamā, tā kā arī pēc tā ekonomiskā salīdzinājuma, jo kādai sabiedrības daļai tas vēl droši vien būs, tā kā vēl Nu, par šauru, lai veiktu, bet te es piemēram, tev izvēli. bet te es tev gribētu izaicināt, vai tad, ja, piemēram, notiks šoks vai kāds paziņos, ka mēs tā Irānā sākam īstu karu, vai tur, es nezinu, noslēdz to Hormūzu šaurumu cietu un pasaka, te tuvāko mēnešu laikā, mīļie draugi, vispār nekas nebūs, neceriet. Nu, tas nav tāds labs sākums. Tu teici, jā, evolucionēt, pamazām izsūkties, bet tāds, ka visi nogriež vienā brīdī un saka, ok, ceļam vēja parkus. Redzi, tur jau tev pretī ir tas pats, tā kā pieprasījuma piedāvājuma balanss. Neviens jau līdz šim datumam X, kad mēs sakām, ka viss, nekāda nafta vairs no Hormūza šauruma un uz 10 gadi. Bet nav jau tā, ka mums, piemēram, Austrālijā tādēļ būtu vairāk LNG pārstrādes rūpnīcas sabūvētas uz sitiena. Vai nav jau arī tā, ka Indija un Ķīna būtu saražojusi jau par 10% vairāk saules paneļu noliktavā. Hei, reko, Eiropa, jums problēma, tā kā izpērciet viņus visus tagad. Nē, arī tur notiek pārkārtošanās, jo arī tas ražotājs, kurš piegādā mums aizvietojošo preci, arī salīdzina, vai šis te pieprasījums ir pietiekams, lai Jā, veiktu investīciju papildus savas preces ražošanā. zini kā, tu jau vienmēr var Eiropu nākt, kā vienmēr palīgā ar subsīdiju, tematiku un vēl visu kaut ko un lietu atrisināt. Es tā Nē, gribētu tas ir domāt. tāds politiskais signāls, ka jā, tā būs, ka šis te ilgtermiņa izmaksu salīdzinājums ir par labu zaļajai, elektro un bateriju tehnoloģijai. Tas tāds, tad ir vadāmība un tad arī, principā piegādātāju valstis, kuras lielā mērā tā kā piegādā Eiropai arī tos pašus elektroautomobīļus vai to komponentes, baterijas, vēja turbīnu komponentes, saules paneļus un invertorus, un nenoliedzami, ka daļā ir arī Ķīnas piegādes. Tad arī tur ir signāls, jā, hei, kur ir vesels reģions, viņu ekspektētais tā kā pirkums 27. un 28. gadā summāri uz visu tā kā bloku ir tik. Skatieties, ja jūs redzat, ka pēc sava biznesa prognozēm jūs esat konkurētspējīgi šajā mūsu tirgu, tad nāciet un sāciet piebūvēt rūpnīcas, lai pēc 3 vai pēc 5 gadiem varat piegādāt. Bet tas arī būs tā atbilde, kāpēc tas revolucionārais ir maz iespējams, ka revolūciju var paveikt tikai, ar kaut ko cilvēcisku, kas neprasa materiālus saražot vēl, piegādāt jau tehnoloģiju gatavu Kur ir vai iekārtas. dabīgie pudeles kakli vienkārši, jā. Jā. Gan nopirkt, gan arī būt saražotam. Un tā Jā. tas ir vairāk kā dēļa starp pircēju un pārdevēju, ka pakāpeniski. Ļoti labi. Lai kā es, Gunti, mēģināju to revolūciju uzrīkot, tu man labi apsēdināji. Tā kā liels tev paldies par dalību arī šajā mediānā. Jā, vienmēr prieks.